Rīgas jūras līča regate sākas pa īstam. Pēc vakardienas svinīgās jahtu parādes šodien buras tiks paceltas jau sacensību režīmā. Kā sportisti plāno tikt galā ar brāzmaino vēju un no kura krastes sacensības vislabāk vērot? Mums ir prieks, ka pēc ilgāka pārtraukuma 900 sekundēs atgriežas Kristaps Tālbergs, kurš šorīt devies izpētīt jahtas. Labrīt! Nemaz nepūšu, paskat, Kristap. Labrīt, kolēģi! Jā, man tiešām prieks ir atgriezties 900 sekundēs, un šobrīd es atrodos jahtklubā Auda uz jahtas Spaniela, un, lai, protams, visu noskaidrotu, ko varēs redzēt, protams, rīdznieki un tie, kuri sekos līdzi regatei, man pievienojas Ilona, čau! Čau! Arī man ir prieks atgriezties TV3. Labrīt! Klausies, man pirmais jautājums ir tāds. Cik daudz tu samaksāji vai cik daudz kredītpunktus tu izmantoji, lai norganizētu šādus laikapstākļus? Visi karmas plusiņi un mīnusiņi summējās, balansējās, un laikapstākļi šodien ir lēmuši, ka iedos mums kārtīgu vēju. Forši ir tas, ka mums ir saule, beidzot ir atgriezusies kaut kas līdzīgs vasarai jau vairāk un tuvāk, bet tik tiešām šodien purina kārtīgi ne tikai Rīgā, bet šeit arī pie mums Mangaisalā jahtklubā Auda, kur sākas 8. Rīgas līča regata jeb Šugor. Stāsti lūdzu, kādas izmaiņas nākas pieņemt tieši saistībā ar šodienas ļoti, ļoti spēcīgo vēju? Tik tiešām laikapstākļi nav nekad tā saucamais small talks, jeb mazā saruna burāšanā. Mēs vadāmies pēc mezgliem, tātad, un šodien ir 35 līdz 40 mezgli, metros tie ir 18 līdz 20 metru sekundē, un Kristap, tu jau ļoti labi zini, ka 30 metros mēs skrienam uz Liepāju skatīties lielos viļņus. Un tik tiešām tās būtiskākās izmaiņas šodien, kā saka, un vakar galvas kūp gan organizatoriem, gan galvenajiem tiesnešiem, jo bija paredzēts, ka mēs dodamies Rīgas brīvos posmā ārā līcī, bet skaidrs, ka šādā vējā doties ārā ir būtiski riski gan drošības ziņā, gan arī tehniskajā ziņā. Un tāpēc mēs lēmām, arvien vēl tiek lemts, jāsaka, līdz 11. mēs pieņemsim gala lēmumu, vai pirmkārt notiek sacensības, un ja notiek, te man jāsaka, tas būs diezgan ekskluzīvi, absolūts burāšanas precedents, kad 63 komandas burās pa Daugavu pie Vanšu tilta. Tātad, mīļāks klausītāji, skatītāji, ja jūs esat Rīgas centrā 12.1, noteikti pakavēties Vanšu tilta akvatorijā. Ja 63 laivas izies, tas būs wow, paceltām burām, skats būs episks, tiešām. Jo laikapstākļi tik tiešām izskatās būs ļoti skaisti, zils debesis, jā, pāris mākonīši, bet galvenais jau vējš, jo, ja nav vēja, tad jau tā, vai ne, tāda kuļāšanās sanāk. Tā ir, vējš mums dikti patīk, bet te jau vienmēr jāsaka ir pa balansu tās. Bezvējā mēs varam rakstīt dzēju, bet stiprā vējā, kā saka, te jau iestājas daudz būtiski riski, tāpēc varbūt vēja arī pa daudz. Tie, kuri no malas pievienosies, skatīsies, kā viņi var visam sekot līdzi un atšķirt, kura laiva ir kura? Laivas var atšķirt pēc korpusu numuriem, tātad uz katras jahtas ir numurs, un mums ir fantastiska mājaslapā gor.lv, tātad GORR. Un tur ir iespēja iepazīties ar sarakstiem, ar 63 komandām, ar 5 valstīm, kas šogad tiek pārstāvētas GOR, tātad Baltijas valstis, Somija un arī Polija. Sekojot līdz noteikti mājaslapā, būs arī tiešraides trekking sistēma, subsailing sistēma, kad mēs varēsim sekot reālā laikā laivām, arī tālāk, kur mēs dosimies no Rīgas rītu Sārmā. Jā, draugi, un mums ir ekskluzīva iespēja šobrīd atrasties uz jahtas Spaniela, un te arī kapteinis Silards. Labrīt! Labrīt visiem! Ar ko ir īpaša šī jahta? Man jau pastāstīja 79. gada jahta veidota, lai viņu vispār operētu viens cilvēks. Jā, viņa būvēta Polijā, Ščecinā 79. gadā, un būvēta vienatnē, tātad cilvēkam, kurš burā vienatnē, un 80. gadā All-Star 80 sacensībās viņi uzstādīja ātrumu rekordu monohulu korpusiem, ja? Un tu arī šodien piedalīsies sacensībās? Jā, redz, kā iepriekš teicu, organizatoriem kūpēja galvas, ko viņi darīs, vai laidīs jahtas vai nē, bet mums atkal tā galvas kūpēšana bija, kādas buras mēs liksim šodien, lielākas vai mazākas, jo tomēr te vēji ir stiprs, un tad mums ir jāsaprot, ka arī tas risks, lai nebūtu pa lielu buras, ko mēs varam saplēst vai izstiept, un savukārt nebūtu pa mazu, lai mums atkal tas ātrums būtu. Te noteikti jūs jūtat stratēģija, taktika, bet man jājautā, 79. gads, klausies, velk tur līdzi visiem citiem te, jaunajiem Ferrari?
Jā, mēs turam līdzi un šeit tad arī parādam, ko mēs mākam. Jā, tā kā mēs esam mācību burāšanas asociācija, tad mums ir tikai jaunieši pamatā komandā, un kurus mēs apmācam, un tad redzēs, kā mums šogad ies. Man ir tādas ļoti liels aizdomas, ka tā apmācība parasti sākas tieši ar tādu ļoti amizantu notikumu, ka justos tā kā ir tāda maza iesvētība, jā, jo uz Spanielu draugi interesanti var noteikti nākt pieteikties uz apmācībām. Ģirds noteikti, es zinu, seko līdzi, jo galu galā meita taču visu šo ļoti labi zina, vai ne? Bet es nododu stafeti tālāk Ilonai, kura stāstīs, kas tagad ar mani notiks. Jā, tik tiešām Kristaps šobrīd dosies nelielā ceļojumā, paskatīsies uz Rīgu, tā teikt, no augšas, pārbaudīs, kāda laikapstākļi ir jūrā. Kā tu jūties, Kristap? Pagaidām ir 1. metrs un ir galīgi ok. Un Silārds, ko tu dari? Kas ir tas, ar ko tu šobrīd nodarbojies? Nu, tagad mēs valkam žurnālistu augšā mastā, kas ir... Parasti mēs to daram ar buru, bet šoreiz tas ir žurnālists. Vai Kristaps ir smagāks par buru? Nē, es domāju, ka nav smagāks par buru. Galvenais viņam tagad jādomā, kā viņš tiks lejā. Jo... Mēs nevaram solīt, ka mēs Kristapu atdosim, bet ziniet, kas ir labi, ka Kristaps šodien nav uzvilcis ķeltus. Fantastiski. Mēs nevaram solīt, ka Kristaps atgriezīsies studijā, bet es zinu, ka kaut kādā brīdī mēs būsim spiesti atgriezties arī pie jums. Izskatās, ka Kristaps ir sajūsmā par to, kas notiek, un tikmēr mēs patiesi ceram, ka laiks mums šodien dos iespēju noburāt kārtīgu regati un nostartēt ar visu Spanielu un iespējams Kristapu mastā. Jā, un arī aicinam visus bērnus pieteikties burāšanā un nākt burāt, jo tas ir tomēr skaists sporta veids. Jūs man laidīsiet lejā, Atstājiet to Kristapu augšā, būs jums labs talismans tai regatei, lai karājā. Brīnišķīgi, jā, bet vējš bija tomēr, purināja, varēja redzēt.